Tādīšu... Nē, vai šitien jums paliek televizors ar visu informāciju. Tātad, mēs tehnoloģiski mums ir 3 pārsēdes, kuras nav 480 platumā. Šeit ir 2 varianti, kā to izdarīt. Pirmais, lai jūs saprastu, kā to izdarīt, ir jāsaprot, kur jums montēsies loks. Otrais jāsaprot, kur ir sienai smaguma centrs. Vai jūs zināt, kāpēc tādi 2 jautājumi ir? Tāpēc, jo 17,5 ir šeit. Šitā. Pārsedzīta. Šitā būs tātad ārpusē 1,17,5 pārsedzīta. Tālāk, ja mums šī vietā montējās loks un smaguma centrs ir sienai šeit, un mums ir vienstāvu māja, nav ļoti liels slodzes, tad aprēķinot slodzes un atbildīgi var izvēlēties šādu variantu, ka otra pārsedze arī ir 17,5 iekšpusē, jo mums šeit būs mūrleta balstīsies, kaut kāds jumta pāržgums, viss balstīsies iekšējā malā. Tāpēc šeit ir pārsedze. Viņu salīmē ar 11,5 pārsedzi. Kopā, jā? Jā, un šeit paliek 2 centimetri, ja, šķirba. Šīs ir abas salīmētas ar līmi kopā, lai viņas kopā nestu slodzi. Šito astai šeit un te nosiltina šo spraugu ar putām. Un šajā vietā montē arī logu. Līdz ar to logam nav augstuma tilts pārsēdzes vietā, un pārsēdze nesals cauri. Parasti tātad logu montē apmēram, es pat pa mazu, vairāk kaut 15, jā, nu tā kā es iezīmēju, apmēram šitā arī. Jo labāks logs, jo dziļāk viņu taisa iekšā, lai sakristu caursaušanas un silšanas līkmes logam un sienai. Jā.